Es to saucu par svēto grālu, proti atrast iespēju ar mākslīgā intelekta palīdzību izveidot prezentāciju ātri, efektīvi un izmantojot manas organizācijas korporatīvo prezentācijas veidi. Jā, Microsoft PowerPoint ietvaros var izmantot Copilot, bet tas ļoti bieži ignorē arī šīs veidnes uzliktos nosacījumus. Īpaši tas nepārāk labi strādā latviešu valodā. Nesen rādīju Claude Spraudni PowerPointā, arī tam ir klibošanas maniera, turklāt tas nespēja ievietot bildes iekšā. Bet es esmu atradusi ceļu, veidu, kā mēs varam izveidot no korporatīvās veidnes, kā jūs redzat šeit man fonā, ir viena tāda, ja, prezentāciju ar savu saturu ļoti ātri, ļoti efektīvi. Un savā ziņā kaut kur es esmu jau pietuvojusies tā svētā grāla atklāšanai. Tātad prezentācijas veidne. Tā nav tikai un vienīgi, ja mēs skatāmies, tie nav tikai un vienīgi krāsas noteiktās, tie nav tikai noteiktie fonti, ko mēs redzam, ja, šeit PowerPoint. Tas ir kopējais dizains mūsu prezentācijai. Tās ir bildes, bildžu izvietojums, bildžu krāsu noformējums, ja, fotogrāfiju. Tāpat tās, kurā vietā, kā mums atrodas teksta logi. Ja, jūs redzat, šeit ir ļoti interesanti šis te nosaukums ielikts tādā kā vertikālajā teksta logā, ja, kas iedod savu skatu. Ja. Nu, kā mēs redzam, veidnei ir sava sajūta, savs dizains, ko mēs zinām, kad ir tāda rīki kā Gamma, piemēram, mākslīgā intelekta prezentācija izveidošanas rīks. Jā, mēs varam iedot savas krāsas, mēs varam iedot savas bildes, mēs varam iedot fontus, bet izskats būs visām prezentācijām vienāds, jo izkārtojumi, slaidu izkārtojumi, kurus mēs arī redzam šeit, viņi ir ļoti daudz, viņi ir definēti, ja, viņi ir individuāli katrai korporatīvai veidnei, bet tajos rīkos viņi ir visi vienādi. Nu, lūk, kā tad dabūt gatavu to, lai mēs šo prezentāciju varētu savas veidnes ietvaros atrādīt? To es mācu savās mācībās. Detalizēti to uzzināsiet, ja pieteiksieties mācībām, bet es gribu jums parādīt. Es jums gribu parādīt tātad, kur mēs to darām. Tātad, tā atslēga slēpjas rīkā, ko ļoti daudzi pazīst, proti tas ir ChatGPT. Un es esmu stundām, pat dienām un nedēļām trenējusies, skatījusies, meklējusi dažādas risinājumus, kā mums to dabūt gatavu, lai tiešām man būtu efektīvi tā, kad es taupu laiku, mans saturs un mana prezentācijas veida, plus arī laba kvalitāte. Un ko tad mēs esam dabūjuši gatavu? Kur mēs to visu darām? Mazliet izdarot vienu reizi mājas darbu. Proti, sagatavojot saturu jau, ko mēs gribam ielikt iekšā prezentācijas veidnē. Tam saturam nav jābūt izstrādātam vārds līdz detaļai. Tas var būt vienkārši jūsu atskaite, tā var būt stratēģija, tas var būt raksta ziņojuma formā izveidots rakstisks materiāls, vai jūs viņu varat arī ierunāt un iedot kā audio failu. Arī tāda iespēja pastāv. Otrs, jums ir nepieciešams sava prezentācija, un šeit šī gadījumā nevis prezentācijas veidnes formāts, bet prezentācija. Un trešais, mazlietiņās vēl papildus mājasdarbs, ko mēs darām manās mācībās, ir iegūstam informāciju par savas prezentācijas veidnes izkārtojumiem, un tas ir vienreiz izdarāms darbs, ka mēs to esam izdarījuši, mums šī informācija ir, mums viņa vairs nav otrais jādara, un mēs esam apbruņojušies ar šo informāciju, lai mēs tālāk arī varētu veikt un darīt savu darbu. Ja? Tātad šis viss man prasīja ar ļoti detalizēti, kā jūs šeit varat redzēt, izstrādātu uzvedni, ļoti būtisku. Es nonāku līdz otram solim, kur man ir izveidota jau tabula ar to, kas būs mans saturs, kas būs, kurš izkārtojums ņemts, kas katrā no izkārtojuma vietām atradīsies, vai ir nepieciešamas bildes. Jā, bildes es iedodu, ja ir nepieciešamas, un tālāk jau man izveido prezentāciju. Kā jūs redzat, pašas prezentācijas pēc tam izveide prasa 1,5 minūtes šobrīd strādājot ar šī brīža ChatGPT modeļiem. Nu, lūk, šeit viņš izskatās dīvaini, šeit arī nevajag skatīties, mēs viņu varam lejuplādēt, un no lejuplādējot šo failu, tūliņās arī apskatīsimies, kāds tam viņš izskatās.
Nu, lūk, un te ir arī prezentācijas rezultāts, jā. Kreisajā pusē jūs redzat, kur atvērš vaļā ir tituls slaids, jā. Mazliet mēs arī samazināšu savu video, lai jūs labāk redzētu. Tātad tituls slaids ar ievietotu bildi, ko parasti nedara PowerPoints, ar ievietotu bildi, jā, mēs varam uzklikšķināt, kur change picture, vieturī ir ielikti iekšā, jā. Ir izvēlēts, kur arī kā lielajam tādam apgalvojumam, jā, statementa, izkārtojums, lielie cipari, kur ir salikti iekšā. Jā, man jāatzīst, ka šie cipari bija lielāki, jo, ja mēs skatāmies viņus izkārtojumā, tad šie cipari, kas te ir ielikti, viņi arī ir lielākā izmērā. Līdz ar to, tad, kad mēs viņus saņēmām, viņi gāja ārpus laukuma, bet to mēs varam ļoti vienkārši izlabot pēc tam un ieskaņot, pieskaņot klāt, jo te ir vieta mums to atļauj. Ja? Tātad mēs redzam, mums ir izveidota šī prezentācijas materiāls, ja? Izmantojot dažādas veidnes, veidnes izkārtojumus, un, protams, mēs viņus varam vēl uzlabot, mainīt, papildināt. Mēs varam izmantot PowerPoint designer funkciju, ja pareizi ir uzbūvēta veidne. Jūs redzēsiet, ka šeit jums arī parādīsies no veidnes jau piedāvājumi. Tātad šis ir tas, kas mums šobrīd ir, bet mēs tikpat labi varam izvēlēties arī šādu izkārtojumu šim slaidam, vai mēs varam izkārtojumu izvēlēties šādu šim slaidam, ja visi būs atbilstoši mūsu veidnei un visām prasībām. Nu, lūk, jā, starp citu, vēl viens, ko mēs varam izdarīt, un ļoti laba lieta ir, šeit viņš nebija ielicis nevienu grafiku, nevienu tabulu, grafikas arī veido. Ja Claude šobrīd saka super, viņi taisa PowerPointā labojamas grafikas, diagrammas, to var izdarīt arī ChatGPT. Tūlīt arī to parādīšu. Nu, lūk, te ir grafiks, ja, kur mēs varam iet un mainīt un labot vēl, ja mēs varam, kur var redzēt, ka tas ir labojams, ja, mēs varam filtrēt datus, ja, mēs varam spiest dažādas lietas, ko mēs te gribam, lai grafikā varētu izmainīt. Tātad gribu parādīt otrs grafiks, ko arī viņš ir izveidojis. Ja? Izskatās saspiests, tāpēc, ka tā ir veidota veidne. Ja? Mēs, protams, varam atkal izmantot dizaineru vai izvēlēties kādu no citiem izkārtojumiem. Dizainers, tātad noformētājs atļauj mums palīdz. Ja? Mēs varam arī šo te platāko versiju izmantot, ja? Kas mums ir, piemēram, šādu versiju. Ja? Un varbūt šie dati būs labāk saskatāmi. Lūk, tādas iespējas katram no mums pastāv šobrīd jau ātri un efektīvi un veikli izveidot savu prezentāciju veidnē, izmantojot šo te papildus mazliet vienu mājas darbu, ļoti elementāri īstenībā. To var izdarīt manā vadībā, iemācīties manā meistardarbnīcā, un prezentāciju pasaule un to veidošana ar mākslīgā intelekta palīdzību, izmantojot šīs metodas, kļūs noteikti daudz patīkamāka. Ja interesē vairāk, sazinies.